mērķi. 5. vilks pēdējais, ir apakšcipars, un bija doma, ka atbrauks ģimene un paskatīsies, kā tas notiek. Jo nezinu, vai vēl kādu varēs, bet es ceru, ka šo vēl varēs. Viņai šogad martā palika 70 gadi, un tā bija viņas dzimšanas dienas dāvana. Viņa lūdza mums, lai mēs viņu nākam pavadīt. Viņa gribēja 5. reizi piedalīties vilkā. Un viņa zināja, ka iet vienai ir grūti, bet, kad ir pavadošie un atbalstītāji, tad viņa to var. Un, viņai patīk pierādīt sev un citiem, ka viņa var. Un viņa var. Viņa pati saka, ka viņa ir atkarīga no tā, un viņai vienkārši ir tas vajadzīgs. Es domāju, ka tā viņa piepilda savu dzīvi. Tagad viņai ir laiks, viņai patīk. Es domāju, tas ir brīnišķīgi, ka cilvēks var piepildīt savu dzīvi ar to, kas patīk. Un viņa nekautrējas par to un dara to no sirds, gandrīz katru dienu, visu gadu garumā. Un es domāju, ka tā vajadzētu vairāk cilvēkiem varēt. Bija daudz vieglāk nekā pagājušajā gadā, tāpēc, ka krišs bija, jo vienam ir grūti. Man īstenībā nekas nesāpēja. Es biju veiksmīgi sasmērējuši pirksus, un man liekas, man nav nevienas tūzas. Visvairāk es aizējos par krišu, tāpēc, ka viņam bija ar ceļiem netik labi. Es baidījos, ja viņš izlems neturpināt, tad būs grūtāk, bet bija ļoti forši. Visi tie dzirdināšanas punkti, visi cilvēki un viss, jāsaka, es nezinu, man liekas, ka tāds Ilpa, šeit pēc finiša tā bija riktīgi Edīta Zalba gaumē, man liekas. Neviens cits neko tādu nespēja saperēt, bet, fantastika. Ģimenei tika pateikts, ka dzimšanas diena netiks svinēta, nekāda, izņemot ģimenes vakariņas, bet ka ģimenei ir jābūt uz vilku. Nevar teikt, ka visa ģimene gluži nevarēja, Ēriks nav kā tu redzi, bet, no ģimenes lielākā daļa ir. Patīk, bija padaudz te grantinieki, bet saprotu, ka tas savādāk nevar. Bet tagad es nebiju izvēlējušies baršutus, bet skotus, tad nebija tik traki. Nē, viss bija. Es pat nevaru pateikt, ka sākums. Anna bija pašā sākumā bišķi mums, kad tur maipuķītis un tas skaistais mešs un agrais rīts. Un tad Karlīna ar tēti un tad te jaunkundzes mugursomās un bez mugursomām. Un šitais te mazais bandīts, kas pameta savus īpašniekus un ar mani kopā nolēma nākt uz finišu. Ļoti, ļoti forši.